Labadiena visiem! Šajā reizē es esmu aizceļojis vidzemē uz Alajas pusi, uz Puikuli, un šis ciems atrodas 8 km vai 9 km precīzāk sakot no Alajas. Un uz šejieni es esmu aizbraucis apskatīt Puikules mūžu. Šēka ir tādā interesantā izskatā, tāpēc man viņai interesē, es redzēju internetā bildes, un tāpēc nolēmu šejieni aizbraukt. Aizbraucot uz šejieni no sākuma, viss bija ciet, neredzēju nevienu cilvēku, beigās parādījās daži puikas, kuriem es pajautāju, kur var atrast pils saimnieku vai kādu, kas pieskata šo pili, un tā man parādīja, un tā es tiku arī iekšā, un to jums pacentīšos parādīt. Uzreiz atvainojos, kad video tik ilgi neznāk, diemžēl pašam ir grūti ar finansēm. Uz manu aicinājumu atsaukties kādu, kas gribētu noziedot kaut vai 1 eiro, tā arī vairāk nav atsaucies neviens cilvēks, un diemžēl šajā sakarā video pagaidām biežāk iznākt nevar. Bet tālāk skatieties un klausieties. No 1938. gada līdz 2014. gadam ir skola. Un pateicoties skolai, viņš ir arī saglabājusies. Un, ja nebūtu ienākusi skola, diezvēl es priecātos par to, ka šeit jums ir zāles. Bet tas, kas šobrīd dzīvo izsādēs, ir mākslinieks Augustovs, 90 gadu jubilejas izsāde. Un Rūta bija arī atklāšana, kopā ar savu mazdēlu, Kārļu Renesans, Jānis arī bijis mazdēls, Boguslavs Lānis. Tā, tad šis kamīns barons ir bijis ļoti progresīvs. 1909. gadā ir noskatījis šo kamīnu tautsaimniecības izstādē un atvedis šeit uz muižu un iebūvēs muižā. Protams, tas laiks, kad muiža stāv tukša, no 1918. gada līdz 1938. gadam muižā tiek viss iznests, sagrauts un saglabājies ir gandrīz nekas. Pēc tam, kad ienāk skola, tad skola strādā tā, kā viņi redz, kā skolai vajadzētu. Un no 2014. gada muižā ir Virzinieku pagasta kopienas centrs, kur ir pašvaldības finansējums, kas patiesībā ir tikai uzturēšanai. Bet muiža pieder pašvaldībai. Pašvaldībai, jā. Limbažu novada pašvaldībai. Šeit arī Rūta Bogustovs vienkārši pie tām telpām esam iemeklējuši tos darbus, lai viņi dzīvo šajās telpās. Un tas, kas ir šeit, ar minimāliem līdzekļiem, bet lielu sirdsdeksmi, darbinieki paši savām rociņām notīruši, nopulējuši grīdu, dabūjuši vaļā to, kas ir atpakšā, jo ir droši vien bijis lamināts virsū, un šobrīd šis ir, man piemēram likās, ka tas ir parkets, bet diemžēl tas nav parkets, tas ir zem parketas segums. Un tā bija biljards zāle un biblioka, tad šī bija baltā zāle, arī šobrīd viņi tā kā bišķiņu uz to stiliņu, kā baltā zāle arī iezīmē. Un savukārt šeit, parādās bijis dienas darbs, skolas laikos Praktiski izstādes. Jā, pašlaik izstādes. Lielākoties izstādes, jā. Bet arī muižas spējas dzīvot ir izstādēm. Protams, ka ne. Kas ir pašvaldības
kā jau teicu, pašvaldības naudiņa ir uzturēšanas naudiņa, tātad kurināšana, elektrība. Protams, ka mums ir arī telpa nomas, bet es negribētu teikt, ka mēs drausmīgi nopelnam, bet kaut ko mēs mazlietiņi, kaut ko mēģinam nosekt ar to, ka ir kāznieki vai kādas jubilejas un tā tālāk. Protams, ka mēs mēģinam piesaistīt līdzekļus, jo pašvaldība nevar uzturēt visas ēkas. Līdz ar to mums šobrīd ir līderu projekts, kuram ir 50,000 naudas, un mēs vērsim vaļā logus tā kā tie bija vēsturiski. Tātad līdz zemē, tā kā ziemas dārzā bija līdz zemē, tur vēl bija 2, un šajā sānā arī 2, un tātad mums būs 11 logi, tāda pusaplīti, tā kā ienāks parks iekšā šajā telpā, un tā būs tāda ārkārtīgi skaista reprezentatīva telpa, kurai arī Limbažu novada vēsturnieks piemeklēs krāsu toņus, un tad mēs tā kā būsim atjaunojušies mazliet ar tādu skaistu reprezentatīvu. Ko neatceros, vai mēs bijām vai nebijām, es apcerojām Tas ir apcerošanas. Skadā, ka bija, kad īsti neatceros, vai bijām vai nebijām, vai mēs būtu savu Latviju, kurējuši braukājām. Jā. Ārkārtīgi skaisti izstāde, un patiešām viss mūsu darbs ir ietilpināts šajos skaistajos darbos. Un pie kam, piemēram, tas darbs, kas ir tur, tad 1, 2, 3, 4 daļas, un šīs 2 vēl klāt, mums pat nav tādas vietas, kur izlikt visas 6, jā. Un šeit arī ir bijusi arhitektoniskā izpēta, un kaut ko bišķiņ mēs redzam no tā, kāds varēja būt krāsojums baronu laikos, bet skolas laikos ir uzlikta griesti, ir uzlikta grīda, līdz ar to mēs atkal domājam nākošo projektiņu, ka mums vajadzētu atkal atdabūt šeit grīdu, atdabūt griestus tādus, kādi viņi. Tad uzreiz būs cita skaņa šeit lietiņies. Bet, neskatoties uz visu to, ir ļoti jauka atmosfēra, pasākumi sveču gaismiņā, jau pie kafijas tasas, ir ļoti, ļoti skaisti. Tāpatās cenšamies visādā, lai tauti jūtās. Labi, šeit pasākumos. Šeit ir varoma laikos bijis ēdamzāle, kur ir nāca saime. No lejas tika padots no liftos ar liftu, kā jau daudzās vietās muižā tika padots ēdams uz augšu. Un tad ļauži, citi apkalpojoši, kā galvas, saimē, draugstīs pusdienās un vakarīgās. Un, protams, kad bija viesības, tad arī bija lielā zālē un tā. Lifta telpa. Jā, apkopējis bronkuriņš bunti. Ģērbkambaris, guļamistaba un vānas istaba, jā? Vānas istaba, jā. Nu tā. Kopā telpas ir 99, ja? Palielāk kaut kā tās. Tāpēc tās vēsturiskās tās. Jo, ja tas 100 telpas, tad bija cik nodokļi. Jā. Tad ir, šeit ir pazudis kamīns skolas laikos, ir nojauts kamīns un uzbūvēta vilknes telpa ķīmijas kabineta. Kara laikā bija. Kara laikā bija hospitāls iekšā, ja? Hospitāls bija iekšā. Pēc tam gruntu labājums. Kaut kas arī līna fabrikē ir bijis, bet vispār tos 20 gadus mūži tā kā nevienam neveicīgi pamesta. Lūk, un tad šeit ir oriģinālās kurvas uz seifu. Tā
mēs varam lepoties ar vienīgajiem, protams, ar atslēgu aizgājums iebūtībā. Un tātad seifs, kurā tika glabāts vērtslietas, netik daudz nav, cik vērtslietas var ieiet iekšā. Mēs aiztaisīsim cik. Pārsvarā. Nekā. Nav vislēmums. 2014. gadā, kā jau visos laukos likvidējumi, arī šeit aizslēdzām, un skolas nav. Un kur tagad bērni mācās? Bērni mācās Alijā, Ingūžos. Dod ziņu par to, ka ir zēma klāt, un varbūt kā šobrīd droši vien neviens par teleskos nezinu, bet tajos laikos varbūt sabiedrība bija vairāk vērsta vienu uz otru, un varbūt arī nāktu palīdzā. Nu tā. Nu tad uzējam arī augšā uz torni, apskatām torni. Viņa teica, kurš varētu atļaut likt sev uz sejas zirneku, bet šeit viņa var izpausties. Savukārt šitā vēl viņa piemeklē modelīšus un uztaisa tādus baisākus tos skatus, tā kā ar spoku stāstiem un tā. Un tas arī mākslinieces galvenājums, viņš bija lejā izstādi, un tad viņa tā kā iedāvināja, viņa teica, paliek muižai, un tad mēs viņu uznesām un tā kā izvietojam pa šiem. Nu tā, nu vēl varam noiet uz pagrabu, ja vēlaties. Un tad jau gandrīz vai viss. Visa muiža ir izsteigāta. Lūk, tāds bija mans ceļojums uz Puikulis pusi, precīzāk sakot uz pašu Puikuli. Ļoti ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, kā arī atstāsiet kādu komentāru, un lai jums jauka diena!